Ar sarkanajām bākuguniem apstādinājāt, vai kādā veidā mani? Ar skaņas signāliem un zilajām bākuguniem. Un bija kaut kāds rīkojums apstāties? Kas ir jādara vadītājiem, kad ir jāpalaiž sarkanās gaismas? garām, sarkanās bija. Kad ir zilās bākuguns un gaismas signāli, kas ir jādara vadītājiem? Jāpalaiž garām, operatīvās transporta apliecību lūdzu. Pasakiet man lūdzu, vai bija sarkanās bākuguns, ieprotokolēsim uzreiz? Nē, nebija. Nē, nevaru. Nevis likumīgās prasības sēdus. Nē, mīļais cilvēki, jums ir tā, ka jūs esat amatpersona, un es jūs varu filmēt šobrīd, cik es vēlos. Un otrām kārtām, pirms es jums dodu dokumentus, lūdzu, pēc mana pieprasījuma saskaņā ar policijas likumu jums ir jāuzrāda savi dokumenti, stādieties priekšā. Pašvaldības policija. Vārds, uzvārds. Nav man jāsaka. Nav jāsaka. Pareizi, mums ir žetona numurs. Var noņemt stādieties priekšā. Nē, nevar. Jūs esat amatpersona. Jūs esat amatpersona. Es jums pieprasu izpildīt manas likumīgās tiesības. Es jums jautāju, kāds stādieties priekšā. Vārds, uzvārds. Paldies. Jūs vadītāji. Nedaudz jau uzgatavot. Un kāpēc jūs mani fotografējat tagad, kungs, cienītais? Redziet, starpība ir tāda, ka jūs esat amatpersona, bet mani jūs tā vienkārši nedrīkstat izdarīties, kā gribās. Uztvērāt informāciju? Paiet lūdzu no ceļa. Varat izlasīt, iepazīties, tur ir pants norādīts, kur jūs pārkāpāt naudas. Nu, redziet, man jau jāpaskatās, es nevaru piekrist, tāpēc, ka man ir jāpaskatās visi tie video materiāli. Nu, es jums varu kaut kā šobrīd uzrādīt. Nu, es atzīmēšu, ka es nepiekrītu. Nu, kāds, man jau tagad nav jāskatās. Es atnāks man tā ziņa, tad es arī apskatīšos visu. Un tāda sajūta bija, ka jūs gribētu turpināt kaut tā. Tāpēc arī tik izsaka. Sajūta tāda, ka es gaidīju, kad jūs drīz izdarīsiet rugumī pareizi visu. Es taču redzu, ka jūs man aizmugurē pietiek, palasiet noteikti. Zilās bākuguns es pārbaudīšu vēlreiz. Jāapstājas. Nav jāapstājas. Kas ir jāapstājas? Ir jāpalaiž garām, nevis jāapstājas. Ir jāpalaiž garām, ja tikai zilās bākuguns. Varbūt iekšlietu ministrija varētu organizēt kaut kādus centralizētus kursus, kuros varētu izskaidrot beidzot, ka policistam nav tikai tiesības ar bākuguniem dzenāties kādam pakaļ, bet katram policistam ir arī pienākumi. Es esmu Artūrs Klēbaks, Facebook, TikTok, Telegram, padalies un piesakojies.